izvārds, pelēks, bez zobiem mutē. Es biju galīgi sabrucis un man cilvēki gāja ar līpumu. Un Dievs mani izglāba no šīs ēles un no šī purva. Tas notika vienā dienā. Es braucu no Talsiem, es tā ātri izstāstīšu, ka tas notika vienā dienā. Es braucu no Talsiem uz Stendi ar autobusu un man apsēdās blakām viena sieviete. Es biju ļoti sliktā stāvoklī. Viņa man uzrunāja. No viņas kaut ieplūda tāda mīlestība manā sirdī. Viņa man pateica, lai es vakarā aizēju uz dievkalpojumu Stendē vasarsvētku draudzē. Un šajā dienā man dzīve pilnīgi izmainījās. Es sākumā jums izstāstīšu, kā tas viss notika, kā es nonācu līdz šādai dzīvei. Es, kad piedzimu normālā, labvēlīgā ģimenē. Man māte bija skolotāja un tēvs bija. Bet, kad man bija kā 4 gadiņi, manam tēvam izrādījās, ka viņam ir cits sieva. Un viņš tās sievas nebija šķīries no tās sievas. Un tad mana to laulību, kas bija ar mans māc, vienkārši anulēja. Lai viņš nenokļūtu cietumā, viņš dabūja aizbraukt atpakaļ uz Tukkumu, kur viņš dzīvoja. Un viņam bija jāatsakās no šīs laulības ar mans māti, viņam to likvidēja to laulību, un viņam bija jāatgriežas pie savas iepriekšējās sievas. Tā es paliku viens, un man māte audzināja vienu pati. Dzīvojot bez tēva, es nejūtu tādu stingru vecāku roku, un sāku staigāt riņķī pa ielām, ietekmējos no citiem nelabvēlīgiem puikām, draugiem, un sāku darīt visu to tādas lietas, ko piedāvā šī grēcīgā pasaule. Sāku uzpīpēt sākumā, tad iepatikās arī alkohols, sāku, tik trāk jau sākumā nebija, gāju arī skolā, gāju arī sporta skolā, bet man vairāk pievilk šīs sliktās lietas nekā tās labās. Jo mamma neklausīja, tēvs nebija, kas man sarāja, un mammai vienkārši nebija paklausīgs. Tad es tā dzīvojot, man iesauc dienēt armijā, padomu armijā, tur man dzīve, tur arī es lietoju alkoholu, tāpat man viss patika, viss tas sliktais, un tad mans gribēja aizsūtīt uz dienestu padomu, Afganistānā gribēja, lai es tur dienēju Afganistānā. Bet man bija ārstu komisija, gāja ārstu komisija, lai braukt uz to Afganistānu, tur bija pārbaudas jāiziet, un atklājas, ka kad man ir slima sirds aritmija. Pārbaudīja man sirdi, un tur bija pārsitieniem man sirds darbojas, un man atstāja neaizsūtīja uz Afganistānu. Atstājuši, citā daļā aizsūtīju uz citu daļu, tāpat Igaunijā, Tallinā, un tā es nodienēju padomu armijā, atnācu no armijas, un turpināju to dzīvi, ko bija iesācis, sāku lietot ar vairāk alkoholu, un kļuvu par riktīgi dzērāju, pa alkoholiķi. Mani policija vairāk kārt apcietināja par alkoholu lietošanu, un mums bija tāds policists, Eņģelis Stendē tāds, kas viņu zina varbūt, un viņš man nevarēja vairs tikt maniem galā, un aizsūtīja man ārstēties uz Olaini, uz piespiedu kārtā pēc alkoholismu tādu iestādi. Tur tā kā cietumā, apcietinājumā, aizved tur, un tur bija jābūt aiz restēm, tur bija ārstēties pēc alkoholismu piespiedu kārtā. Tā es tur pabiju to gadu, tur tā dzeršana nesanāca, protams, un kad es man atbrīva no šīs vietas, es atkal, pirmais, ko es iznācu ārā, es atkal turpināju dzert, jo man ļoti patika dzert, es nemācīju citādāk dzīvot, es nemācīju priecāties, nemācīju vispār runāt ar cilvēkiem, ka nebija iedzēris. Un tad, kādā iedzeršanas laikā, Stendē, kompānijā, puikas lietoja, es redzēju, ka lietoja narkotikas.
vienā iedzeršanas istabiņā, kur mēs dzērām. Un es teicu, ka es arī gribu paprovēt šis narkotikas. Es domāju, es biju piedzēries, es domāju, kādas viņas interesanti ir tās narkotikas. Un šie puikas man iedeva izprovēt narkotikas. Un tanī brīdī, kad es izpecēju šīs narkotikas, man likās, ka es aizlidoju debesīs. Man bija tāda eiforija, tāda laba sajūta, tāda ļoti. Un es pie sevis domāju, es vairs nekad nedzeršu, bet sākšu lietot narkotikas. Jo tas bija kaut kas tāds, ko es nebiju gaidījis. Tas bija tāda ļoti laba sajūta, man likās ļoti. Es biju apmācis pilnīgi, un es sāku, un man gribējās viņas vēl un vēl katru dienu. Un no sākuma es viņas lietoju pa 2 reizēm, nedēļā 3, bet tad man viņas vajadzēja vairāk un vairāk. Es nevarēju nevienu dienu bez viņām iztikt. Un palika slikti, pēc kāda gada jau palika jau slikti, es jau biju izvācis, vāši. Tas narkotikas, ko es lietoju, tās bija tāds, ka nevarēja ēst, nevarēja gulēt. Es viņas lietoju, un es biju galīgs švaks, vāši palicis, un man es aizbraucu uz Rīgu ārstēties slimnīcā. Kā šajā slimnīcā tur bija pilns ar tādiem narkomāniem, un tie narkomāni man iemācīja lietot cits narkotikas, kas ir tāds, ka nav, ka var ēst, ka var gulēt. Tās bija daudz smagākas narkotikas, tās bija no magoņa opija taisīts, no tādas smagas narkotikas. Bet viņām varēja ēst, varēja gulēt, it kā viss normāli likās, ka es viņas sāku lietot, jo es nevarēju iztikt bez narkotikām vispār. Un tad, kad es viņas lietoju, pēc laika man sāk, kad viņas nebija, man sākās kauli, laust kauli, un slikti palika ļoti. Un kad es viņas nebija, es vispār nevarēju dzīvot. Un tad man pagāja vairāk tādu gadu, es jūtu, ka man vairs nekāds labums nav no tām narkotikām, es nejūtu nekādu baudu, es vienkārši viņas lietoju, lai eksistētu. Un tā es kļuvu par īstu narkomānu, es gāju par visiem šiem rajoņu mazdārziņiem, kas šeit talsos, lasīju magoņus. Caurām dienām es biju lielākais narkomāns, var teikt, tāls rajonā. Visi cilvēki man gāja līdzi, ka es biju pelēks, izvārds. Man dzīve gāja uz beigām. Viens draugs pēc otru, neteiksim, ka viņi bija draugi, bet tie paziņas, visi apmīra viens pēc otru. Un es arī jūtu, ka man būs beigas. Es braucu uz slimnīcām, ka man palika slikti. Es braucu uz slimnīcām, vairākas reizes braucu uz Gaivezeru, kā 9 reizes ārsties. Bet kā iznāca no šīs slimnīcas, atkal man palika ļoti slikti. Un tad es nodomāju, ka es nesapratu, kā lai tālāk dzīvo. Man aizsūtīja uz tādu rehabilitācijas centru Rīgā, Deitops tāds, Lermontova ielā Rīgā. Tur man aizsūtīja, un tur bija gads, pabūs kopā ar citiem cilvēkiem, arī narkomāniem. Un tur 2 cilvēki strādāja, tad iestādē. Un es viņu teicu, kā jūs? Viņi teica, mēs arī bijām narkomāni kādreiz. Kā jūs tikāt vaļā no narkotikām? Viņi teica, mūs ir izglābis Dievs. Es uz viņiem paskatījos, es domāju, pasmējos. Es teicu, Dievs jau nav, kāpēc ko jūs stāstat? Es neticēju Dievam pilnīgi. Un es teicu, Dievs nav. Es teicu, cilvēks ir cēlies evolūcijas ceļā, kā man skolā mācījies, ticēt tam, ko mācīja skolā, ko tā Darvina teorija. Es viņiem stāstīju, viņi pa manim smējās, citi narkomāni arī smējās. Teicu, ir Dievs. Kaut viņi paši bija narkomāni, viņi ticēja, ka ir Dievs. Es viņiem neticēju, bet es ilgšanai slimnīcā nebiju. Es viņu no labi saku to slimnīcu. Un, lai dabūtu narkotikas, aizmukt no to slimnīcas. Atkal nokļuvu pie narkomāniem, sāku turpināt lietot. Bet šie vārdi, ko šie cilvēki man pateica, man ļoti iesēdās sirdī. Un kad man atkal palika slikti, es atcerējos tas vārds, ko šie 2 cilvēki teica, ka ir Dievs. Un es domāju, varbūt tiešām viņš ir. Un es sāku paklusām meklēt Dievu. Es gāju uz dažādām draudzēm, uz baznīcām, pakluso, kad neviens nezināja. Gāju, kā es nezināju, kur meklēt, es gāju uz luterāņu baznīcas, katoļu baznīcas, man liekas, kur vairāk cilvēki iet, tur arī ir. Tas pareizākais tur. Es aizgāju uz šīm baznīcām, bet šajās baznīcās bija tik augsti, drūmi, nedzīvi. Man likās tāda, ko tu skaties, šīs dzīves cilvēkiem nemainās. Cilvēki turpina tādu pat dzīvot, iznākot no baznīcas ārā. Man likās, ka laikam Dievs tomēr nav. Un tā es dzīvojot,
pazaudēju kādu cerību. Es skatījos, ka cilvēku dzīves nemainās, un es turpināju lietot narkotikas, un man nekas nemainījās. Un tad vienā dienā, braucot ar autobusu no Talsim uz Steinu, man apsēdās blakām šī sieviete. Un šī sieviete man uzrunāja. Viņam tā mīļa bija kaut kā, viņai vārds bija Vineta. Viņa teica, atnāc vakarā uz vasaras svētku draudzi, Stendē tāda vasaras svētku draudzi bija. Atnāk, es negribēju īsti iet, bet viņa man tik ļoti laipna bija, tāda patīkama. Tad es domāju, dēļ viņas aiziešu. Es domāju, Dievs man nepalīdz, un nekas man nenotiek, tad es aiziešu. Es aizgāju šo draudzi. Pirmā man likās viss tur dīvaini. Cilvēki cēla rokas gaisā un slavēja Dievu. Es neko nesapratu. Bet mācītājs teica, lai aicinātu cilvēkus priekšā, lai kas vēl nav pieņēmuši sirdī Jēzu kā savu kungu un glābēju. Un es izgāju priekšā, un mācītājs skaitīja lūkšanu. Dargais kungs, Jēzus ienāca manā sirdī, nožēlo savus grēkus. Es noskaitīju šo grēkus, nožēlas lūkšanu. Es noskaitīju, man pat nekas nenotika manī. Es vienkārši atkārtoju, ko mācītājs teica. Aizgāju savā vietā, apsēdos, aizgāju mājās, aizgāju gulēt, un tāds miers kaut kāds iestājas. No rīta pamodos, paskatījos spoguli, es skatījos savādāks nekā es esmu. Man stāvēja šis narkotikas uz galvu. Es gribēju viņus paņemt, lietot. Bet man nebija vairs vēlēšanas. Man nebija vairs vēlēšanas viņus lietot. Man kaut kas bija noticis manī. Es paskatījos spogulī. Man seja palikusi gaišā. Es saprotu, ka kaut kas man ir noticis. Bet es domāju, varbūt tas ir iespaidojies. Es kaut kā vai sevi iespaidojos. Pagājot nākošo dienu atkal. Man slikti vairs nav, narkotikas lietot vairs negribās. Es nesapratu, kas ar maniem ir. Nākošās sestdienā es atkal eju šo dievkalpojumu. Es aizēju un atkal sēžu. Es nesaprotu, kas tur notiek. Mācītājs stāst par svēto garu, par sludini. Es nesaprotu, ko viņš runā. Es vienkārši sēdēju un klausījos. Atnākot mājās, nākošā rītā atkal aizēju gulēt, pamostos. Es gribu paņemt, es ļoti daudz smēķēju, cigaretes smēķēju. Un es no rīta paņemu tos cigaretes rokā, paņemu un nevar iepīpēt. Man var šis dūms kļūt pretīgs, riepīgs. Es iemetu šīs cigaretes krāsnī. Un no tās dienas es vairāk viņas nepīpēju. Un no narkotikas nelietoju. Tad es sāku iet uz šo draudzīti. Man pamazām, es bībeli vēl nelasīju, tad es gāju un sēdēju tur. Man dzīve sāk izmainīt. Es vairs negribēju ne narkotikas lietot, ne pīpēt. Un tad uz Steinu bija atbraucis tāds evaņģēlis mācītājs Mārcis Encīts. Viņš jau nebija mācītājs, viņš vienkārši bija evaņģēlis. Viņš braukāja pa Latvijas baznīcām un aizlūdz par cilvēkiem, par dziedināšanu. Un viņš aizlūdz arī par mani. Es izgāju priekšā, ka visiem cilvēkiem aizlūdz, ja cilvēki Dieva spēkā nokrīt zemē, es nesapratu, kāpēc viņi krīt. Un es piegāju priekšā, viņš aizlūdz par mani, un es arī nokritu uz grīdas. Un manīm sāk plūst asaras. Īstas asaras tādas. Pusstundu no vietas es raudāju, ļoti raudāju. Man pieskāries Dieva gars. Es sapratu pēc tam tikai, es raudāju, es jūtu ļoti Dieva mīlestību, ienāca manā sirdī ļoti. Un es staigāju pēc tam veselu nedēļu, kad mēnesi staigāju tādā priekā, tādā mīlestībā pret cilvēkiem. Es gribēju visiem stāstīt par Jēzu Kristu. Un tā es piedzīvoju ļoti Dievu. Un no šīs dienas man dzīve pilnīgi izmainījās. Šis mācītājs atvēra draudzi Rīgā. Es aizbraucu, es dzirdēju, ka viņš atvēra draudzi Rīgā. Es sapratu, ka man jābūt pie šī mācītāja, jo man dzīve savu viņa rokām man ļoti pieskārās Dievs, un es aizbraucu uz Rīgu. Atradu, kur dzīvot, gāju šo draudzi. Un tad jau 3,5 gadus esmu šajā draudzē Kristus pasaulē Rīgā. Apmeklējis esmu katru dievkalpojumu, esmu visos dievkalpojumos. Mums ir mājas grupiņas. Es katrā dievkalpojumā 3,5 gadu laikā neesmu izlaidis nevienu dievkalpojumu. Vienreiz izlaidu dievkalpojumu, kad aizbraucu pie bērniem uz Skotiju. Tagad man bijušā sieva dzīvo Skotijā. Viņa man arī uzticējas par bērnu. Kas viņas neklausa, viņa iedeva man savu dēlu, mani atgriez atpakaļ pie maniem. Šis puikas man ir līdz. Viņš sāk arī lasīt Bībeli, un viņš arī sāk apmeklēt dievkalpojumus.
mājas grupiņas, un man dzīve pilnīgi tagad ir izmainījusies. Un es gribēju to liecināt un pateikt, ka Dievs ir, ka viņš ir reāls, kad viņš, kas viņu meklē, tas viņu noteikti arī atrod, ka Dievs nekur neslēpjas. Es ticu, ka katrs cilvēks, kas viņu meklēs, agri vai vēl viņš atradīs. Un es pateicos Dievam par to, ko viņš ir izdarījis manā dzīvē. Tagad man arī ir sieva, es apprecējos Rīgā, man ir dzīvoklis. Man ir sieva uz invalīdu ratiņiem gan, bet es viņu paņēmu, es par viņu rūpējos. Un es ticu, ka arī Dievs viņu dziedinās. Un nebūs ilgi jāgaida, kad arī Dievs dziedinās man sievu, un mēs būsim veseli, mēs arī atbraukt uz šejienu un liecināt par šo dziedināšanu. Es pateicos Dievam, ko viņš izdarīs manā dzīvē. Paldies!